Sveicināti visiem, kas klausās un arī skatās, jo mūs var redzēt, ja nu kas arī video. Mani sauc Elīna Geida, un šī ir jau kārtējā podkāsta raidījuma epizode. Un šajā epizodē mēs runāsim par PrEP. Un šis podkāsts raidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Bet es, kā jau vienmēr, neesmu šeit viena pati. Pie manis ir brīnišķīgs arī savā ziņā kolēģis un lielisks cilvēks Aleksandrs Ivanojevs. Čau, Aleks. Čau. Ja jūs domājat, kas Aleksandrs ir, ja nu jūsu dzīvēs viņš vēl nav slavenība, bet drīz viņš būs, jo Aleksandrs ir PrEP tāds kā vēstnesis un arī konsultants. Un ne tikai, tu esi arī Mozaīkas valdes loceklis, vai ne tā? Tieši tā. Vai ir vēl kaut kas, vai tev ir vēl kāds slapta mūziķis, dziedātājs, reperis? Oi, nē. Vēl nē. Vienkārši samērā labs cilvēks. Samērā labs cilvēks. Un patīk, ka nav optimistiski. Puslīdz. Ļoti labi. Bet brīnišķīgi. Paldies, ka tu piekriti un paldies, ka tu esi šeit. Konsultēs arī mani un arī klausītājus un skatītājus par to, kas ir PrEP. Centīsimies. Nu, tā, ja vienkārši parasti iegūglējot, nav tikai PrEP, bet ir PrEP Rīga, kas ir, es saprotu, kā kustība, organizācija. Tas ir projekts vairāk, jā. Projekts, jā. Un tas nozīmē arī to, ka šajās mēs esam, LGBT House, un šajā vietā jūs to esi ļoti bieži, vai ne? Nu, vismaz reiz nedēļā. Vismaz reiz nedēļā. Nu, tas varbūt ir bieži, jā. Kaut kur būt vismaz reiz nedēļā, jā. Bet varbūt tu vari pastāstīt nedaudz, kā tu vispār nokļuvi šeit, kā tu vispār kļuvi par PrEP Rīga vēstnesi. Jā, kā tevi ceļ? Vai arī no sākuma sāk vispār izrunāt, kas ir PrEP, kas tev šķiet loģiskāk? Mēs varam parunāt, kas ir PrEP. Jā, laikam tad no sākuma, vai ne? Jā, varbūt tu vari. Tu gribi zināt, kas ir PrEP. Es gribu zināt. Nē, nu es bišķiņi zinu, jā, es zinu to garo nosaukumu, ka tas ir pirms kontakta, jeb pirms ekspozīcijas profilakse, pareizi? Jā, tātad tas ir zāles, kuras cilvēki, kuriem nav HIV, dzer vai nu katru dienu, vai nu ne katru dienu. Tur ir dažādas schēmas, kā to var lietot, bet dzerot šīs zāles, tu pasargā sevi no inficēšanās ar HIV. Tā kā, ja es esmu cilvēks pilnīgi 100% droši. Jā, tu dzer zāles un tu zini, ka tu neinficēsies ar HIV. Principā, lietojot pareizi PrEP, efektivitāte ir lielāka nekā lietojot prezervatīvus. Tur par procentu, bet lielāka višķiņa. Jā, bet tādā ziņā tas aizsargā arī no citām? Jā, tas ir svarīgi, ka tas pasargā tikai no HIV. Jā, tā kā ar citām lietām prezervatīvs. Tur tas vecais labais prezervatīvs, jā. Nu, atturēšanās kādam, kuram. Atturēšanās arī, protams, kas arī ir ļoti efektīva. Jā, bet labi, ja mēs esam, protams, tev prasīšu vēl ļoti daudz parunāt PrEP un varbūt tu vari pastāstīt, kā tu vispār nokļuvi, kas ir vēstnesis un kā tu te vispār, kā tu kļuvi par vēstnesi? Nu, principā, pirms šī projekta, kad varbūt jāpasās vispār par to projektu, un tad varbūt tas tu zini visu labāk. Es nevaru saprast, kā ir loģiskāk. Jā, bet nu labi, stāst tad, kas ir PrEP Rīga projekts? Tā, kas ir PrEP Rīga projekts? Jā. Tas ir, kad cilvēks varētu nākt pie mums vienā vietā, saņemt konsultāciju gan par PrEP, kas ir PrEP, vai viņam vajag PrEP, vai viņš vispār vai ir liederīgi viņam šīs zāles lietot, vai viņam varbūt ir liederīgāk kaut kādas citas metodas izsargāšanās. Viņš šeit saņem konsultāciju, tad, ja mēs izdomājam kopā ar to cilvēku, ka jā, viņam tas PrEPs ir nepieciešams un tas ir viņam liederīgi un noderīgi, tad šeit mēs viņu arī tepat uz vietas notestējam gan uz HIV, gan uz sifilis, hepatīti B un C, un vēlāk arī reizi pusgadā uz gonorēju un hlamīdijām, tātad uz citām STI. Un šeit cilvēks saņem arī infektologa konsultāciju. Tātad, es tieši gribēju prasīt, vai tu esi kļuvis par ārstu? Nē. Tad mums ir ārsts, kas tad nokonsultē no tāda dziļāka medicīniska viedokļa par visām, vai tur kaut kāds blaknes var būt, vai kaut kāds tur vēl, visu izrunā. Un tad infektologs izraksta recepti šim PrEPam un ar mūsu tādu kartīti kuponiņu, tad aptiekā tepat pār ceļam
cilvēks var dabūt prepu bez maksas. Tad nekas arī nemaz nav jāmaksā. Jā, principā reiz pusgadā jāuztaisa kreatinīna tests analīzes, ko mēs netaisam. Tas ir, kas ir kreatinīns? Nieru darbības rādītājs, kas ir, tā kā šis ir recepšu medikaments, tad principā pēdējie pētījumi rāda, ka nekādas ietekmes uz aknām tur neatstāja, bet neizstāv. 20% drošumā mēs tomēr tā kā paskatāmies, vai tur aknām kaut kas tur nierēmas. Atvainojos, visu laiku jauc. Es arī jaucu. Varbūt mēs baigā ārsti tādi. Bet tu esi konsultants, tu esi informācijā. Es varu kļūdīties par to. Tas izrunā precīzāk. Bet nieris reiz pusgadā uztais 4 eiro kaut kāds tests maksā. Tas, principā, kurā laboratorijā. Tas ir vienīgās faktiski izmaksas, kas tam dalībniekam, kas pie mums nāk, kuras ir. Visi pārējo, tad mēs šeit nodrošinām bez maksas un tepat uz vietas. Jā, tad īstenībā man tad secīgi par tevi tad vēlāk, bet secīgi tad arī jājautā šādi. Vai pilnīgi absolūti jebkurš cilvēks var nākt un nākt ar tevi runāties, un tad jūs kopā izdomājat, vai to vajag darīt vai nevajag darīt? Vai ir tomēr kādi cilvēki, kuriem šeit nav ko darīt? Nē, es domāju, ka jebkurš var nākt, principā pilnīgi jebkurš. Un tad mēs izdomājām, neviens dzīt prom nedzinām. Un faktiski jau cilvēks var pieteikties, varbūt mēs varam pateikt, ka cilvēki var pieteikties drošs.lv, un tad viņi uzraksta e-pastu, vai kaut kādu ziņu tur, un tad es sarakstu to sākumā ar e-pastu vai sazvanos, kā cilvēkam ir ērtāk, tad mēs tur sakontaktējamies un sarunājam, kā. Un, drošs.lv, rakstat, iesakaties, vai prep@mozaika.lv. Jā, un kā tagad ir ar to pierakstu? Ir traki ilgi jāgaida, vai arī tas ir tā, kāds vispār ir? Šobrīd vairs nav tik traki ilgi, ka nedēļas 2 varbūt, jā. Nedēļas 2 jāpagaida. Citreiz ir ātrāk, kādreiz, kad ir tas pieraksts, ja kāds tur uzraksta vai uzvana, pasaka, es tur netieku, kad man ir pieraksts, tad, protams, ka es tur mēģinu sarunāt nākošos ātrāk, bet faktiski 2 nedēļu laikā tagad. Jā. Easy. Jā, bet easy. Nevar iet garām un vienkārši ienākt iekšā. Jā, sākumā gan jāpierakstās. Jo pierakstīns ir diezgan pilns, jā. Ok. Bet tas ir forši. Tagad sanāk, tu teici, ka norimis. Cik ilgi vispār Prep Rīga pastāv? Kad vispār projekts sākās? Es lasīju, ka laikam tās bija kaut kur augusta beigas, bet noteikti tas tās bija augusta beigas teorētiski, bet praktiski mēs sākām aprīļa beigas, mēs tur kaut ko sākām testēt. Tur testa variantā mēs tur, un tad mēs tur ieskrējāmies pamazām. Un tad mums bija kaut kādi sākumā 6 cilvēku dienā, kas pie mums nāca. Un tagad mums jau citreiz ir dienas, kad pie mums tur atnāk kaut kādi 18 cilvēki dienā. Man jau likās 6 var daudz, jā. Mēs tajās 4 stundās, cik mēs tur varam paspēt. Un tad mums likās, 6, jo mēs tur kamēr tu mēģini saprast, kā tos procesus visus realizēt. Un tagad mēs protam darīt lietas. Jā. Un sanāk tā, tu teici, ka cilvēkiem, kuriem nav HIV, ja cilvēkam ir HIV, tad viņam īsti nav jāgatavo prepu. Jā, tad preps tas vairs nav preps, tad cilvēkiem, kuriem ir HIV, tad valsts nodrošina zāles, kur viņi tāpat dzer katru dienu un dzīvo laimīgu dzīvi. Jā, tieši tā. Un tad sanāk tā, ka cilvēks atnāk, tad viss notiek, visi iespējamie testi, kādi var būt. Tu jau laikam nosauc iepriekš. Jā, bet kaut kā populārākie. Populārākie testi. Un tad arī var saprast, kas ir arī viens no tiem faktoriem, vai šis cilvēks šīs zāles var dzert vai nevar dzert. Jā. Reiz, jā. Un teorētiski, manuprāt, tā ir tāda vajadzīga lieta, bet tieši kāpēc, es sapratu, ka prepu kā tādu iespējams pirms tam jau varēja dabūt. Jā. Tā kā tas ir tā, kā šis reizes laikam sākās. Jā, tagad man interesē arī tu. Kā mēs nokļuvām līdz šim visam. Jā, kā tas viss sākās. Ne teorētiski, bet praktiski arī jā. Prepu var dabūt tā kā jebkurš saņemt. Ir tikai jādabū ne nosūtījums, bet recepte. Šis ir recepšu medikaments, tādēļ tev jāsaņem recepte prepam. Lai saņemtu recepte, tev ir jāaiziet pie infektologa. Jā. Lai tiktu pie infektologa, tev ir jābūt vai 40 eiro, kuru tev nav žēl, vai nosūtījumam no ģimenes ārsta.
Lai saņemtu nosūtījumu no ģimenes ārsta, tev ir jāaiziet pie ģimenes ārsta. Tev ir jāizstāsta ģimenes ārstam, kas ir preps, kāpēc tu viņu gribi. Vai ir tā, ka ir ģimenes ārsti, kas nezina? Vai vispār, vai pārsvarā nezina? Ir, jā. Tā, pārsvarā ģimenes ārsti, vismaz, kad es gāju, tad man bija tā, kad man ģimenes ārsti teica, es kaut ko esmu dzirdējusi, bet tā kā es īsti nezinu, kas un kā, okei. Tas nosūtījums pie infektologa bija diezgan īstenībā vienkārši. Jā. Viņi teica, es neko nezinu, bet kaut ko zinu. Labāk kāds cits ar tevi, lai divu. Infektologs zinās, labi, tas bija dabūts. Bet tad tev jāpierakstās pie infektologa. Un tad tu tur zvani uz uzņemšanu, un tad uz to reģistratūru. Un viņi nesaprot, kāpēc tu gribi pie tā infektologa tikt. Vai jums tur ir HIV? Nē, man nav HIV. Bet kāpēc jūs gribat pie tā infektologa? Sanāca, ka pat infektologs īsti nezināja. Ne, infektologs zina, bet reģistratūrā, kad tu zvani pierakstīties pie tā infektologa, tad ir tāds, ka viņi grib neskapēc to iemeslu, kāpēc tu tur nāc. Un tad bija tāds ļoti likās, drausmas. Es tieši vienkārši dabūšu HIV kaut kur, un man būs vienkāršāk pie tā infektologa pierakstīties, nekā man tagad. Jā, bet jā. Un tad, laikam, Kasparam ar Kristīnu, laikam, apnika, nezinu, man čīkstēšana, cik viss ir slikti. Jā. Tad viņas taisam projektu, ka dabūjam naudu, lai to prepu var dabūt vienkārši. Jā. Lai nav šī te ķēdīta ģimenes ārsts, infektologs, tad atkal, tāds, tad tev katram ir jāstāsta, kāpēc tu gribi un ko tu gribi. Un tāds, ir infektologi, esmu dzirdējis, starp citu, šausmu stāstus, kad infektologi vienkārši saka, ko jūs iedomājaties, kāds preps, tas ir tādas zāles un ko tur un vispār tur. Kādā ziņā tādas zāles? Kad kāpēc jums jādzer zāles, lietojiet prezervatīvu un nekādas zāles, un bija tāds ļoti, ir daži ārsti, kas liekas dzīvo kaut kādā, nezinu, kurā gadsimtā. Jā, ka viņas nespēj, kad bieži vien dzīvē tā nenotiek. Jā. Kad cilvēki vienkārši pasūta un saka, nē, es tev neizrakstīšu prepu. Vienkārši tāpēc, ka es negribu. Un vai tavā pieredzē jums arī sanāk kādu tā teikt pasūtīt un teikt, jūs to nedarīsiet? Vai ir kaut kādi, lai cilvēki zina, ka viņam nemaz nav vērts tur? Nē, mums pagaidām mēs nevienu neesam pasūtījuši vai tā kā atteikuši. Jā, pagaidām viss, kas piesakās, ir atbilst mūsu tiem kritērijiem. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēki nāk un viņi kā grib prepu, bet tad mēs uztaisam visas analīzes un izrādās, ka cilvēkam ir HIV, piemēram. Tad loģiski, kad preps viņam vairs nav nepieciešams, bet tad cilvēks tiek pierakstīts pie infektologa, un tad nedēļu laikā viņš saņem zāles jau no valsts. Tie pagaidām ir pāris gadījumi, kas mums ir bijuši, kas... Skaidrs, bet es, ņemot vērā, ka tos Latvijas rādītājus, lielākā grupa, kas, ja tu man laboji, ja es kļūdos, bet vismaz pagājuši gadu, ja ne vēl pat šogad arī, grupa, kas ir numur 1, ir, pārsvarā heteroseksuāli cilvēki, heteroseksuālu kontaktu ceļā tiek nodots dažādas infekcijas, tā skatā, laikam, HIV, tad Latvija, kurā vietā tagad ir? Otrajā, jā. Igauņi mums pagaidām priekšā. Jā? Es būtu vienmēr Igauņiem nāk labāk iet. Viņi vienmēr mums priekšā arī šoreiz. Jā, šoreiz priekšā. Jā, es nekļūdos, man liekas, ka Igauņi tagad ir. Jā, ar to es gribēju teikt, vai tā arī ir mērķautorija? Kas ir tāda mērķautorija, ņemot vērā, ka šis ir LGBT house, tad nobērtā ar kopiena, bet vai ir plānots arī kaut kā censties dabūt arī heteroseksuālus cilvēkus šeit, vai nē? Nav tā, ka mums ir baigi plānot, dzīt prom mēs liekam to nedzītu, bet mums, tā mēs fokusējamies tomēr uz MSM grupu, kas ir vīrieši, kuriem seks ar vīriešiem, transpersonas, un principā arī narkotiku lietotāji vai teiksim, sex workers, kas, bet pagaidām neviens tāds hetero mums nav nācis. Ja nāktu, es domāju, mēs nedzītu projām, jo... Jā. Mums ir svarīgi principā tā uzvedība, ko cilvēks dara, tāpēc viņi aizpilda anketas, un tad mēs paskatāmies, vai viņam tur ir seks bez kaut kādiem tur bez prezervatīva, viņam tur ir čemseks, kas ir tur seks narkotiku tur ietekmē, vai kad viņi tur kaut kā tāds nedrošas kaut kādas, kā es saku, uzvedība, bet, varbūt, jā. Tāda kaut kāda viņa tā... Tādā ziņā tā ir
rīcības. Vai... Nu jā, kad cilvēkiem ir kaut kāds... Precīzāk, jā. Kaut kāds seks, kur viņš varētu tā kā dabūt, jā, vai kaut kāds, ne tikai seks, jā, arī, teiksim, narkotiku inicē, kad varbūt tie arī var nākt droši, jā. Jā, tas nebija... Bet pārsvarā, jā, principā mēs fokusējamies uz LGBT lietām. Jā, es vienkārši tāpēc domāju, man, protams, nav absolūti, nesaku tāds, kāpēc tad heteroseksuālim, ne, jo loģiski ne tam ir tā projekta nauda veltīt vai kā. Es vienkārši domāju, varbūt tu zini, vai ir tāda tendence, ka ir arī varbūt ārpus šī projekta, bet es nezinu, vai pie infektologi iet vai cilvēki, jo es domāju, man liekas tādā ārpus LGBTQ plus kopienas, varbūt, man liekas, nemaz cilvēki nav informēti un domā, ka uz viņiem nemaz tas neatiecas, es nezinu. Jā, man liekas, šis ir tāds nezinu, tā stigmatizācijas varbūt tāda pozitīvā puse, kad LGBT kopiena tik ļoti stigmatizējuši ar to HIV, ka mēs esam tik, informētāki un zinošāki un vairāk interesējamies par visām šīm lietām, kad mēs šobrīd tad zinām, kā izsargāties un kā parūpēties par tieši tā, parūpēties par sevi. Bet vai tu zini par tendencēm pasaulē, kur vispār, cik preps vispār ilgi jau ir apritē? Es neatceros no kura gada, bet jau kādus, es tagad varu kļūdīties, es to samelošu. Man liekas, kaut kāds no 17. man liekas, vai tik nesāka bezmaksas jau Anglijā dot. No 2017. Jā, man šķiet, ka tas varētu būt. Bet nav ļoti sen, bet pētījums bijuši diezgan ilgi. Tagad jau sākuši pētīt tās inicējumu prep, ko tev inicē reizi 2-3 mēnešos. Un tev nav jādzer katru dienu, teiksim, tās zāles. Jā, es tieši gribēju to jautāt. Cilvēkiem, varbūt, kuriem nevisai labi ar atmiņu vai arī nepatīk dzert medikamentus, bet viņi tomēr saņemās, cik bieži un kā tas notiek? Cik bieži ir vai katru dienu tad ir jādzer prep? Jā, tas ir atkarīgs atkal no tā, kāda ir tā cilvēka uzvedība. Kāda ja viņam, teiksim, ir diezgan regulāri kaut kāda seks, kas nav tur bez prezervatīva, piemēram, un ja viņš zina, ka viņš katru sestdienu vai piekdienu viņš tur iet kaut kādās tur tusē, un tad principā loģiskāk dzert katru dienu. Var dzert arī, un tad tu zini, vienā laikā vienkārši kā vitamīni, nezinu, pamosties no rīta, iedzer un dzīvo mierīgs. Ja tur seks ir kaut kā retāk vai kaut kāds vai tas nedrošais seks ir retāk, piemēram. Bet tur ir tad atkal vairāk tāda plānošana. Kad ir jāizdzer divas tabletes vismaz 2 stundas pirms šī akta. Jā. Un tad vēl pa vienai tabletē 2 dienas tā kā pēc tā pēdējā. Tas nāk kopā 4. Jā, vismaz 4. Jā. Ja tev pieņemsim šovakar, es zinu, ka mēs tagad ierakstīsim, un tad es iešu kaut kur. Jā. Un tad es iedzeršu tagad 2 tabletes. Pēc 2 stundām es varu tā kā darboties. Teiksim tā. Jā. Un tad man jāiedzer vēl nākošajā un aiznākošajā dienā vēl pa vienai. Bet ja man arī rīt un parīt vēl būs kaut kādi actions, teiksim, tad man jāiedzer gan arī rīt, gan parīt, un vēl 2 dienas pēc. Tad sanāk tur vairāk. Tad sanāk, ka ir turpinās. Vēl 2 dienas pēc pēdējā notikuma. Jā, tā doma galvenā bija tāda, ka tātad 2 stundas pirms vienu tableti, un tad katru dienu līdz tu saproti, ka viss tagad es iešu atpūtā un pagulēšu un skatīšos tikai Netflix no mājām ārā, varbūt neiešu, palikšu viens pats cilvēks mājās, tad zini, ka tad ir vēl 2 dienas pa vienai jāiedzer, jā? Jā, sanāk tāda plānošana, jā. Tas ir atkal, to mēs arī izrunājam, ka cilvēki atnāk šeit, tāpēc viņi atnāk šeit nokonsultējās un gan ar mani var izrunāt, gan ar infektologu, un tad cilvēks saprot, kā viņam ir ērtāk, kā viņam ir izdevīgāk, kā viņam ir efektīvāk un kā viņam ir pareizāk to darīt. Vai cilvēks drīkst vienkārši aiziet pēc, paņem recepti, aiziet nopirkt un tad turēt skapītī pusgadu, ja grib? Jā, teorētiski jā. Ja viņam nav vajadzības un viņš Jā. Mēs nevaram izkontrolēt, ko viņš tālāk dara ar to prepu. Viņš varbūt paņem šo recepti, izņem prepu un izmet viņu kaut kur tur miskastē, atdod draugam. Tā kā mēs nezinām, kā to arī nevar, protams, nevar izkonkurēt. Bet tāpēc mēs viņus
ir tā, ka tomēr ir pēc tam jāatnāk pie mums atkārtoti, tur atkal viņi aizpilda anketes, mēs atkal notestējam, paskatāmies. Bet teorētiski cilvēks var atnākt arī vienu reizi, un mēs viņu nekad varbūt neredzēsim. To mēs nevaram tā kā nācis pie mums tev. Nē, nu, protams, jā. Ir pēcekspozīcijas profilakse, kas ir... Ko tas nozīmē? Tas ir maksas pakalpojums, ļoti dārgs īstenībā šo Latvijā. Tas ir, ja tev ir bijis kāds neizsargāts kontakts, kad tu neesi lietojis ne prepu, vai tur plisis prezervatīvs, piemēram, tad 48 stundu laikā pēc šī kaut kāda kontaktā ja tu zini, ka tur ir kaut, teiksim, vai no HIV inficēs cilvēks, vai tu nezini, kāds ir tā cilvēka status vai kaut kas, tad 48 stundu laikā tad vari saņemt PEP. Tās ir zāles arī, kas tev jādzer. Es nepateikšu arī, cik ilgi, arī laikam tur kaut kāds mēnesis vai vismaz mēnesis laikam bija, ka jādzer. Un tas ir 48 stundas pēc, tas nāk uzreiz nevar skriet. Nē, nu, jo ātrāk, jo labāk, bet līdz 48 stundām. Ja pēc 48 stundām, tad jau laikam tur viņas vairs nav efektīvas, vai tad jāgaida vienkārši rezultāts, vai tu esi inficējies vai nē. Es varu tagad samelot, tāpēc mums ir infektologs, kas nāk. Tāpēc mums ir infektologs, kas uz šiem jautājumiem atbild korekti. Jā. Nē, nu jā, tieši tā, nu tādā ziņā tu esi konsultants, tu vismaz vari aptuvenis. Bet tu saki, ja es te uzdod kaut ko tādu, kas ir jau bišķi šitāds, bišķi jau tātad prep ir zāles, kuras cilvēks dzer, kuram nav HIV, un kurš pirms ekspozīcijas, tātad viņš tās dzer pirms kaut kāda kontakta, un PEP ir pēc ekspozīcijas, kad ir kaut kāds noticis, kaut kas, neplānots, ja, un tu neesi gaidījis, vai plīsis prezervatīvs, piemēram, vai ja paši kaut kāda izvarošanas gadījuma, vēl kaut kas, tad jā, tas ir tāds ārkārt. Bet tas arī, ja prep mēs varam saņemt šeit bez maksas, piemēram, vai aizvēt pie infektologa aptiekā maksā kādu 40 eiro, laikam 50, kaut kas pie 50, mēnesim. Tad PEP bija kaut kāds tur 100. Jā. Tāpēc labāk iedzert PrEP. Jā, labāk lietojiet PrEP vai lietojiet to pašu prezervatīvu. Jā, tieši tā, vai prezervatīvu. Protams, tas neizslēdz, kā jau tu teici, tas nepasargā no visām citām STI. Jā. Un saka tā, bet es atceros, ka mēs iepriekš kaut kad arī bija diskusija, un arī, man liekas, arī tev prasīja, vai vēl mums bija prasīja jautājums, un bija diezgan liela daļa cilvēku, kas bija satraukušies, ka tam ir kaut kādas blakus parādības, vai kaut kas slikts var notikt, vai ka tam ir ļoti liela slodze uz tām nierēm vēknām, kuras mēs apdivi jaucam. Jā, saki, vai par tiem pētījumiem un varbūt par pieredzi vai to, ka tev zināšana, protams, robežās un tev, cik tu zini, kādas, ar ko cilvēkam jārēķinās vai tā? Kā tās ir zāles, recepšu medikaments, bet tas ir kā jebkurām zālēm var būt kaut kāds blaknes. Bet es tā neesmu dzirdējis tagad no cilvēkiem. Mums tagad ir 120 pāri jau laikam dalībnieki, kas cik tur pilda tās anketas, kaut kādas tur dažas, ka tur citam tur sākot lietot tur kaut kāds tur nedaudz kaut kas uz caurēju tur vai kaut kas tāds, vai tur kaut kāda vēders tur ne tā, bet nekas tāds nopietns, ka tur nav dzirdēts. Bet tas, protams, kā kuram, katram varbūt mums rīt atnāks cilvēks, viņš te nezinu. Es nezinu, kas viņa ir. Yeah. Bet pārsvarā nav, jo arī, teiksim, PVO vadlīnijas tagad līdz, neatceros, cik gadiem, līdz 40, cik gadiem 50, laikam viņi pat vairs neiesaka arī šos kreatinīnu testus. Viņi pat nevis neiesaka, viņi saka, ka līdz 45 gadiem to kreatinīnu var neskatīties, to aknu rādītāju, tur neko neietekmē. Nieru. Izgriezīs pēc tam. Nē, šis lai paliek. Vai es neizstot? Man liekas, daudziem jāpītēt, ka tu riktīgi nolamātos. Jā. Tad sanāk, ka tās zāles tomēr tas nav tāds eksperiments, kuru tagad pārbauda uz cilvēkiem. Zin, kā cilvēkiem patīk šāds. Jo cik
Jo ļoti daudzās, teiksim, Eiropas arī valstīs PrEP jau ir, valsts nodrošināts, ka tu vari diezgan vienkārši saņemt un cilvēki dzer. Es saku, es varu kļūdīties, bet man šķiet 2017. bija tas gads, kad Lielbritānijā sāka to PrEP tā kā dot, un tad, tie ir gandrīz 10 gadi tūlīt būs, jā? Jā. Labi, ne 10, 6, 7. Bet vienalga, nav nekādi, teiksim, nav dati, ka tas ļoti ietekmētu nieres vienmēr, vai būtu kādas ļoti nopietnas blaknes vai kaut kas. Varbūt cilvēkiem ir kaut kādām tādām kroniskām nieru slimībām, vienkārši, ka vajadzētu iziet vēl kādai pārbaudē. Parasti ir problēmas cilvēkiem, kuriem jau ir problēmas ar nierēm, teiksim, viņam ir kaut kādas, tad jā, protams, ka viņiem dzerot kaut kādas medikamentus vai jebkuras vielas lietojot, protams, ka viņam kaut kāda papildus slodze ir un tad varbūt, jā, tā kā vairāk. Bet tādam veselam cilvēkam īsti neko tur nemaina. Jā, tādā ziņā, ka tas nav tāds, forši kur pasargā, bet jārēķinās ar traku elli, un šis ir mokas un drausmīgi, tā nav. Jā, es ceru, es neatceros no kura gada, kaut kāda arī 19. vismaz. Tie jau ir 19, 20, 21, 22, 5 gadi, jā. Viss čau, Kā tu uzzināji vispār par šiem, ja drīkst jautāt tādu personu? Internets, jā. Jo es pati pirmo reizi dzirdēju, kas nāk kaut kur pirms pusotra gada, vai tad, kad tieši... Es saku, šis ir tās jautājums, kur tā stigmatizācija ir gājis par to pozitīvo to pusi, kad viss ir tik ļoti par to HIV, kad LGBT tagad ir baigi iznēsātāji, un tad interesējies vairāk un noskaidro, kas un kā. Jā, jo man liekas, tiešām ļoti daudz cilvēku nemaz neapzinās un nezina, ka sen jau tie, kas visu iznosāja heteroseksuāli cilvēki. Jā, tur tā lieta. Vai arī, tā kā heteroseksuālā kontaktā. Ko es gribēju jautāt? Kādas varbūt tu esi pamanījis tādas varbūt pozitīvas vai arī varbūt arī negatīvas izmaiņas no tā projekta sākuma šim brīdim, tur es nezinu. Cilvēki nāk priecīgāki vai kaut kādas varbūt ir, tavi novērojumi. Cilvēki nāk, cilvēki jau sākotnēji nāk diezgan priecīgi īstenībā, jāsaka, jo. Bet tas pozitīvais no šī projekta, tāds papildus pienesums man šķiet ir tas, ka mēs testējam uz tām citām STI, teiksim, gonorēju, klamīdijas, sākotnēji mums nāca, es saku, kā es teicu, ka sākotnēji mēs tur šajās 4 stundās, cik mums bija tas laiks, tad, ka mums tur nāca 6 cilvēki, tur dienā mēs uzņemam. Tad bija ļoti daudz pozitīvu gadījumu no gonorēju, klamīdijām. Un tagad nāk, jau vairāk kā 20 cilvēki, ja mēs varam citreiz kādā dienā paņemt. Un tad šie gadījumi ir krietni mazāk pozitīvie, tā kā skaitliski. Un procentuāli sākotnēji mums bija kaut kas tur pie 40% bija pozitīvi gadījumi. Un tagad ir kaut kas ap 10. Vai tas ir tāpēc, ka nāk mazāk cilvēku? Vai? Nē, cilvēki nāk tieši vairāk, bet tā lieta ir tāda, ka mēs, kad pie gonorēju un klamīdijām ir svarīgi, kur tu testēt, teiksim, no kurienes tu paņem to paraugu. Tādā ziņā nevis kurā vietā Rīgā vai Latvijā. Jā, vai tu paņem Rīgā vai Alūksnē. Alūksnē, jā. Alūksnē mazāk Rīgā ir. Jā, tādā ziņā, kurā vietā ķermenī, jā. Jā, teiksim, ja tev ir tur, kur ir seks, tur tad tās baktērijas arī dzīvojās. Ja tev ir, teiksim, tikai kā ārsti pieņemsim, pieņem, varbūt es tā pieļauju, kad ja pie viņiem atnāk vīrietis, tad viņam jāpaņem viss tās uztriepes no dzimuma locekļa. Un tad, teiksim, bet viņi neiedomājas, ka tam vīrietim var būt seks arī orālais, anālais un vēl kāds tik ne. Jā. Bet un tad nepaņem tās uztriepes, teiksim, no kakla, no anālās atveris un tad palaiž garām varbūt tos. Mums ir bijuši vairāk gadījumi, kad atnāk cilvēks, mēs viņu šeit notestējam un mēs paņemam šos paraugus no visām vietām, tā kā gan no dzimuma, tā kā urīna paraugus no kakla un no anālās atveres, tā kā viņi paši paņem tās uztriepes. Un tad mēs notestējam un pozitīvs. Un cilvēks šokēts, bet es tikko biju notestēties, es nodevu analīzes laboratorijā, man negatīvs. Jā, es spekulēju, bet tas jau arī tas, laikam, tādas heteronormatīvas iemesla dēļ, tāda, Principā, jā. Jā, tieši tāda, jā.
Un tad cilvēks saka, es tikko biju notestēties, man bija viss negatīvs. Kā jūs tagad kaut kas pozitīvs, kaut ko jūs sajaucāt? Un tad tu sāc ar cilvēku runāt un jautāt, kā tevi tur testējā, vai tev kaut kas kaklā, kaut kas tur nav tā kā bišķiņ tā kā saukstējuma, kaut kas liekas, vai vēl kaut kas. Un tad sāc runāt, jā, kaut kas tur ir. Jā. Jā, pastāst tiešām. Un tad mēs izglītojam cilvēkus, kā ir jātestējās uz citām STI. Un tad vismaz tas, ko es redzu, kad ir mazāki šie gonorijas chlamīdija, teiksim, tas gadījumu skaits. Jā, vai ne? Tieši tādu, kad otru reizi vai vēl kādu, ka varbūt, zinu, jā, ka arī cilvēki arī ejot testēties pēc tam pie ārstiem, vēl kaut ko viņi tā kā arī prasa, tā kā paņem man uz striepi vēl arī no turienes. Jā. Jā, vai ir nezinu, infekologs, es domāju, vai ir plānots kāds apmācības, vai arī vai kaut kas tāds, vai mums informācijas. Ir plānots apmācības ārstiem arī tieši par šo tēmu, jo tagad mums arī kaut kā dati ir, un arī, mēs varam konkrēti pateikt, ka cilvēki nezina, vai ka ārsti nezina, ka pat ārsti nezina, kad neiedomājas par tādām lietām, kad ir paredzēts apmācības arī ārstiem, tā kā tādu semināru, jā. Un tad cilvēkam, kurš atnāk, viņam ir tā kā jārēķinās ar to, bet obligāti vienmēr tikai HIV tests, vai arī jūs obligāti arī jāveic visas pārējās pārbaudas, vai var izvēlēties? Nē, katreiz ir HIV tests, un tad ir atkarīgi, tā kā ik pēc pusgada mēs notestējam arī gonorija chlamīdijas, un hepatīts, sifilis, un that's all. Kas varbūt tādas biežākās bažas, ar kurām nāks saskarties, ka cilvēki nāk, vai par ko viņi ir sabijušies? Cilvēki par HIV cilvēki parasti ir sabijušies visvairāk, bet arī nav daudz. Šeit jau nāk cilvēki tādi, kas ir arī tā informēti un pirms tam ir testējušies vai pat. Testies. Jā. Daži, kas baidās veikt HIV testu un saka, varbūt netaisa, varbūt netaisa. Ja man parādīs, ka man ir pozitīvs. Jā, to vajadzētu zināt. Vai ne? Bet, protams, ka cilvēkiem jau bail no tās patiesības. Man ir vēl jautājums tā, ja cilvēks uztraucas un grib palikt anonīms vai arī kaut kas tāds, vai jūs tur prasat visus? Viņi, kad pilda šīs anketas, tur ir diezgan intīmi jautājumi par seksuālo uzvedību, par kaut kādām dažādu vielu lietošanām un vispārējo. Un, protams, ka mēs šajās anketās nekur neuzrādās cilvēka ne vārds, nekādi personas dati, lai mēs viņus varētu identificēt. Tad mēs katram cilvēkam piešķiram tādu kodu uzģenerētu, anonimizētu, pēc kura tad mēs nevaram zināt, kas ir, vai tas ir Jānis, vai tas ir Pēters, vai tas kļūst par tur 1, ABCDE, tur kaut kas. Un tad viņš saņem šo kodu, un tad tālāk ar šo, tas ir tas viņa ID, pēc kura viņš tad pilda visas pārējās anketas. Un, protams, ka infektologam, lai izrakstītu recepti, ir nepieciešams šis personas kods, lai viņš izraksta recepti, bet teiksim, šīs anketas un viss pārējais, tas nav nekā saistīts ar teiksim, šīm. Tad faktiski tāds nav gluži, ka cilvēks ir pilnīgi anonīms, bet jā, principā visas atbildes, viss, ko viņš saka, viss ir anonimizēts un viss ir, un, protams, ka nekādu medicīnisku informāciju, teiksim, ko viņi ar infektologu izrunā, tas tu nesēd blakus. Protams, tas ir atsevišķi tikai infektologi šo izrunā un tas ir konfidenciāli jebkurā gadījumā. Un, principā, jebkas, ko mēs šeit runājam, mēs cenšamies, es, teiksim, pat ja man kāds jautā, teiksim, no draugiem tur, vai tas un šis ir tur pie tevis nāk pēc tā prepa? Es vienmēr saku, es neatceros, nezinu. Teiksim, es pat nesaku. Tev prasa tiešām cilvēki? Ir, citreiz, kad man uzjautā, vai šis pie tevis nāk vai nenāk? Es saku, es nezinu. Jā, tā ir tomēr tāda konfidenciāla informācija. Teorētiski, kas nav nekāds noslēpums vai kā, bet es uzskatu, ka man, ja cilvēks gribēs, viņš pats pateiks. Jā, man šķiet, ka tomēr kādus medikamentus, man liekas, tomēr tā ir tāda konfidenciāla informācija, kur cilvēks pats... Es neko nezinu, neko neatceros un neko man nejautāja. Jā, man liekas tādā ziņā, ka cilvēkam pašam ir
jā, Bet, protams, to nedrīkst teikt. Atnākot uz šejieni, te varbūt arī kāds cits cilvēks, kas nāk pēc prepa. Un, protams, ka dalībnieki viens otru jau redz. Tā kā, ja negribās, tev jānāk maskā. Kamēr viens ir pie infektologa, tikmēr otrs pilda anketu, teiksim, un tad, protams, vai trešajam vēl taisa šos testus. Nu, tad, protams, ka kaut kā cilvēki tur nav tā, ka ir 50 cilvēki, kas viens otru redz, bet, protams, kas attiekās. Bet, tas ir tāpat, kā tu pieģimini sārstā aizēni. Savā ziņā man ir bijis vienkārši, pat ar tādu, kā manuprāt, sīkumu, kas ir terapija. Man ir bijis tā, ka es zinu, ka cilvēks ir iekšā, un man ir nevis sevis dēļ, bet man vairāk ir tāds, ka zinu, ka iekšā es iegāju tajā priekšaupiņā, kas vienmēr nomalēt, es sāks nejūtas nekomfortabli, ka es redzēšu, kas tur iznāk ārā, un tāpēc vienmēr griežos prom, lai tam cilvēkam ir tāda komforta, un tad man tās šķiet vienmēr, jau tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds slikts un kaunīgs iet terapijā, bet ir cilvēki, kuriem vēl ir tā sajūta, ka šis ir ļoti slikti un kaunīgi, un tu varbūt tādā ziņā, lai tur nav. Nē, bet te mēs cenšamies visu, lai parasti ir viss draudzīgi, un nav bijušas problēmas pagaidām. Jā. Tad varbūt mums vēl ir mazliet laiks palicis. Varbūt mēs varam vēlreiz kārtīgi iziet visam tam procesam cauri, ar ko cilvēkam ir jārēķinās, kas viņiem ir jāzina, vēlreiz tā atkārtojot vielu un uztaisot tādu summary. Tātad ir cilvēks, kas izdomā, ka vēlas lietot prepu, jo ir kaut kur dzirdējis. Jā. Tad viņš uzraksta vai drošs.lv, tur ir pieteikuma tāda forma, kur uzrakstiet lūdzu kaut kādu ziņu tur arī, jo citreiz man uzrakstat tur vienkārši e-pastu un visu. Nekādas. Tu gribi uzrakstīt, čau, Aleks, kā iet? Teiksim, ka kaut kādu, ka es gribu prepu, jo vismaz kaut kādu ziņu, lai es saprotu, ko tas cilvēks grib. Jo tur ir, lauks, kur jāizpild kaut kādu ziņu, un tad cilvēks ieraksta vārdu, e-pastu un send. Tad tu gribētu, kur šeit ir brīnišķīgi iespēja. Ko tu gribi no manis? Uzrakstīt tādu savu vēlmi. Es saprotu, ka tu gribi prepu, bet vismaz kaut kādu vienu vārdu. Kāpēc? Jā, bet vienalga, mēs sakontaktējamies, tad mēs izrunājam vienalga. Tad tas cilvēks gaida zvanu vai e-pastu? Jā, e-pastu. Tad jau mēs, ja kādam ir vērtāk pa telefonu, ar kādu es sazvanos, ar kādu es sarakstos, vairāk sarakstās laikam tagad. Jā, tātad labi. Cilvēks piesakās droši.lv vai prep@mozaika.lv un uzraksta, es gribu prepu. Tad es ar viņu sakontaktējos, es viņam nosūtu saitīt uz... Cik ilgi aptuveni jāgaida atbildi tā? Kā kuru reizi. Citreiz, kā patrāpās, kad es piesēžos pie šiem e-pastiem, kad es sāku atbildēt. Bet, tas nav tā kā pēc pusgada. Jā. Jā, tas ir, nedēļas laikā es tagad cenšos atbildēt visiem, lai... Un... Tad viņš saņem šo atbildīs, viņam nosūta saiti uz anketu, kur viņš aizpild tā kā sīkāk savu kaut kādas uzvedības visādas, tur kādas viņam ir. To anketu tas cilvēks nepilda šeit, anketu pilda pats mājās. Jā. Tāda īsa, un viņš izlasa tur vairāk informācijas par projektu, un tad tur tāda informācija, ka viņš piekrīt piedalīties, un kas viņam tur būs jādara, un tādas lietas. Tad es ar viņu paskatos, viņš ir aizpildījis, viņam ir kaut kādi, viņš atbilst mūsu kritērijiem, ka mēs viņu varam pieņemt savā projektā. Tad es ar viņu sazinos. Un tad mēs norunājam laiku, kad cilvēks atnāk šeit uz Mozaiku pie mums, uz LGBT house. Man vēl ir, es te pie katra soļa tad vēl precizēšu jautājumu. Ja nesaņem atbildi, tas nozīmē, ka tas cilvēks neatbilst? Vai tu uzraksti? Tas nozīmē, ka viņam vēl varbūt jāuzgaida, vai citreiz ir tā, ka kaut kas palaiž garām, un tad viņš var uzrīt vēlreiz. Protams. Bet tādā ziņā, ja neatbilst, tad tu atbildi arī sveicināt, jūs, diemžēl, neatbilst, tāpēc un tāpēc. Šādiem dēļ. Labi. Ir bijuši tādi gadījumi, kad es atbildu, uzrakstu e-pastu, un tas mans e-pasts aiziet spamā kaut kur, un tad man cilvēks pēc mēneša raksta, kāpēc man neatbildi? Skatos, bet es atbildēju. Jā. Bet vienmēr var uzrakstīt arī otrais, un tad mēs tur varam paskatīties. Bet tad mēs ar viņu sazināmies, cilvēks atnāk uz šejieni, aizpilda vēl anketu. Vēl vienu anketu, jā. Citu? Tā vēl tādu sīkāku, aizpilda anketas, tad šeit pat uz vietas uzreiz arī aiziet nodot analīzes HIV, sifilis, hepatīts B un C. Visas tās ir asins analīzes? Jā, tas ir no pirksta. Paņem, iedur pirkstiņā un tepat paņem pa pilītei un
Un jā. Jā, un cik ilgi jāgaida rezultāts? 20 minūtes. 20 minūtes. Uzgaidām rezultātu. Un, ja viss ok, ja nav HIV, principā, ja nav HIV, tad cilvēks iet pie infektologa, nokonsultē. Bet te arī ir tāpat tā saistība. Nu jā, konsultācijā Jebkurā gadījumā nākamie soļi. Cilvēks aiziet pie infektologa, tad uz šo konsultāciju, tur viņu nokonsultē. Un tad attiecīgi viņš saņem recepti. Un tai pašā dienā uzreiz viņš var iet pāri ceļiem. Šeit ir aptieka, kur prepu saņem bez maksas. Sākumā uz mēnesi, un tad pēc mēneša cilvēkam jāatnāk vēlreiz, atkal aizpild anketiņas un atkal infektologa konsultācija. Tātad, lai mēs redzam, vai viņam ir kaut kāds blaknes, vai vēl kaut kas, vai viņam skaidrs, kā lietot šo prepu, vai tāda kontroles. Un tad jau viņam izraksta to prepu uz 3 mēnešiem. Tad cilvēks nāk tur reiz 3 mēnešos, vai varbūt retāk, ja viņš retāk dzer. Un jā. Bet tu minēji arī kaut kādas uztriepes. Jā, tas pēc pirmo reizi, kad cilvēks atnāk, mēs viņam iedodam komplektiņu, tādu, kur cilvēks mājās uz nākošo reizi, uz to otru reizi, kad viņš atnāk. Tad pēc mēneša, jā? Jā, tad pēc tā mēneša. Uz to otru reizi, kad viņš nāk, viņš mājās paņem pats sev, tā kā, vispār kā Covidam, mēs jau zinām, kā tur ņem no kakla uztriepes, tur ir instrukcija, visa informācija, tad cilvēks mājās paņem visas šīs uztriepes, no 3 vietām, un atnes pie mums, un mēs arī notestējam, un faktiski 2 dienu laikā mēs arī atbildam to rezultātu. Tas ir kaut kā saistīts vēl klāt ar to datamedu vai kaut kādu? Nē, datamedu, to mēs paši uz vietas uztaisam, un tad ja kaut kas ir pozitīvs, tad es uzrakstu vai uzzvanu un saku, bet mēs, protams, neizrakstam nekādas zāles, teiksim, antibiotikas, piemēram, tur gonorēja, chlamīdija, un tad gan ir jāiet pie venerologa un pie ārstiem. Jā. Un tādā ziņā es domāju, vai cilvēkiem jāgatavojas, ka viņam šeit ņems tās uztriepes, vai viņi paši to dara. Ja viņi paši mājās, paši bez stresa, mierīgi izlasa instrukciju, viņi paskatās, viss ir diezgan tur vienkārši. Ja kaut kas nav skaidrs, ir bijis tā, ka man arī kaut kādos 10. vakarā zvanu uz nākošajā dienā cilvēkam jānāk uz to pieņemšanu. Un 10. zvanu un jautā, klausies, kā tur pareizi darīt, tā vai šitā. Tādā ziņā, ka, ja galīgi cilvēks izmisis, var arī uzzvanīt. Jā, var uzrakstīt, uzzvanīt, un mēs visus, nav, protams, teiks, ka es atbildēšu katru reizi, bet pēc kaut kāda laika noteikti, jā. Un saki, vai tu esi vienīgais konsultants un tāds prepu vēstnesis Latvijā, vai ir vēl kādas organizācijas, vai vēl kāda? Faktiski šis projekts ir, mēs šo veicam sadarbībā ar Balthiv, Agihas un Agihas dialogs, jā. Jā, šo projektu mēs veicam sadarbībā ar Balthiv, Agihas un dialogu. Un, tad, bet tāds tā kā vēstnieks un tāds konsultants, es laikam esmu vienīgais, kas skaidro, ekskluzīvi. Un vai tev vajadzēja iziet kādām īpašām apmācībām, vai arī tu vienkārši iegooglēji? Īsti. Apmācības mums ir bijušas šiem testa veikšanai, bet par prepu tas ir principā vairāk tāda personīgās zināšanas un googlēšana un skatīšanās, kaut kāda pētījuma, tur lasīšana un tādas lietas, jā. Un kādi varbūt ir tādi tuvākie plāni, Prep Rīga, ir vēl kādas kampaņas vai projekti, kurus drīkst atklāt? Tuvākie plāni, jā, ir tad ārstu tāda informācijas, kā lai saka, tāda semināru veidā kaut kāda tā kā informēšana par šo pašu, teiksim, kā ņemt tās uztriepes un vispārējo, un tāda kaut kāda specifiska kaut kādas LGBT tēmu lietas. Un, faktiski tā galvenā doma šim projektam ir parādīt valstī, kad ir pieprasījums pēc prepa, ka tas strādā, ka cilvēki viņu lieto un grib lietot, un ka tas ir efektīvi, un tad, lai pēc kāda laika, tad valsts, lai nevis jau mozaīka tikai to dara, sadarbībā ar pārējām organizācijām, bet lai valsts jau nodrošina šo prepu, lai cilvēks var aiziet pie kura infektologa, vai pie ģimenes ārsta, vai kādā, pieņemsim, mums nav īsti tādu LGBT centru, varbūt arī tepat mozaīkā mēs turpināsim šo nodrošināt vai kaut kā, bet kaut kādā vietā, kur viņš aiziet un saka, gribu prepu,
un viņam tas ir tā vienkārši un pieejami. Es tieši domāju, vai kaut kāds projekts beigas, kad viss beidzās aizties Jā, jums nauda ir uz 2,5 gadiem, kas ir, tad vēl kādi... uz 2 gads, un Jā, tad jāpasteidzās ļaudīm. Jā, bet doma ir, kad šo tad, ka valsts varētu mums tā kā beidzot arī. Jā, palīdzēt. Tāds virsmērķis, teiksim tā. Lieliski. Paldies tev, Aleksandr. Vai ir kaut kas tāds, ko tu zini, ka es neesmu pajautājis, vai ko tu gribi tādu svarīgu ziņu varbūt nodot tiem, kas klausās? Varbūt kaut kas tāds, ko mēs izlaidām. Izrunājām, man liekas, praktiski viss. Jā. Ir kādi jautājumi, var uzrakstīt droši. Tātad, tieši tā tad var uzrakstīt, uz prep@mozaika.lv. Jā. Super. Visus jautājumus izrunāsim. Ja kaut kas nav skaidrs, tad mēs vienmēr noskaidrojam, kur ir. Jā, un drīkst arī pieteikties tikai uz konsultāciju. Nav jānāk obligāti. Jā, protams, jo cilvēki jau arī citreiz uzraksta kaut ko, tad mēs tur sarakstamies. Labi, es padomāšu, vai es nākšu, vai nenākšu. Un tad, Vai cilvēki arī bez prepa arī vienkārši var atnākt nodot visu sen līdz un tā? Pagaidām, diemžēl, jā, bet šis ir tikai šis ir varbūt, tas, ko es palaidu garām. Mums ir cerība, ka mēs dabūsim, ne prepa projektu ietvaros, bet atsevišķi naudu, kad varētu testēt arī, teiksim, uz cilvēkiem ir interesi tieši par šīm gonorējas hlamīdiem testiem, jo teiksim, sifilis un hepatītus un HIV var nodot testpunktos, joprojām tas ir bez maksas anonīmi. SPKC mājaslapā ir pilns saraksts ar vietām, kur to var izdarīt, bet tāds gonorējas un hlamīdijas šo testu ar šīm uzstriepēm pareizi. Jā, pareizo to, jā. Īsti tā, tad ir jāiet pie venerologa, un tas arī maksā naudu, protams. Jā, bet ir cerība, ka mēs to varbūt nākošu gadu varēsim darīt arī šeit, arī jebkuram. Jā, redzies arī savās heteronormatīvajās smadzenēs nebija iedomājusies, ka loģiski tāda diskriminācija savā ziņā un tāda nemācēšana arī šādās lietās, protams, ka visur eksistē, jo vienmēr domā, reku, te jau tikai tā arī jādara. Jā, tad... Vai ne? Cik forši, tas ir ļoti foršs darbs, ko tu dari un ko šis projekts dara, un tad man liekas, ka tieši tā kā Aleksandrs jau teica, ja kādam ir vēl kāds jautājums, droši var rakstīt uz prep@mozaika.lv, bet ja jūs jau visu zināt un visu esat iegooglējuši un izlasījuši un sapratuši, ka jūs vēlaties pieteikties, tad varat doties uz droši.lv vai arī tieši tā rakstīt uz prep@mozaika.lv. Būs jāizpilda anketa, tad jāatnāk šeit, jāizpilda vēl anketa, bet visu jums Aleksandrs laipni izstāstīs, un arī šeit Aleksandrs jau atzinās, ka viņš nav ārsts, bet šeit uz vietas ir ārsts, tad nav tāda pašdarbība kaut kāda. Jā. Viss ir droši, un viss ir, pie visa, un visu var šeit noskaidrot. Paldies tev, Aleksandra, ka tu atnāci. Lūdzu. Jā, paldies tev par tavu laiku. Un paldies tev par darbu. Un cerams, ka ar šo arī tiem varbūt, kas nezināja vai zināja mazāk, kļuva arī vairāk skaidrs. Bet turpini izglītot, turpini spread the word. Jā. Yeah. Bet tiem, kas arī klausās raidījumi, varat noklausīties vēl projām citas epizodes Spotify. Bet es aizmirstu, ka mums arī filmē jāapstās kamerā. Bet arī Apple būs drīz arī epizodes. Es neesmu tāda īpaši apķērīga uz tām visām tehnoloģijām lietām. Kā redzat, arī žurnālista profesionāli vēl neesmu. Bet practice makes perfect. Kādu dienu jūs vēl nezināt, kas priekšā būs un tā. Var noklausīties arī citas epizodes, bet tikmēr šī arī epizodi kas, un arī viss podcasts raidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un citām lieliskām organizācijām, kas palīdz mums runāt un izglītot. Tieši tā. Paldies viņiem. Paldies tās. Čau! Čau!